Es iedzēru, bet ne jau es mutē ielēju. Cik rīns tu esi, bija palīgi pie klējā no koķinā. Tādās lupatās viņi dzer, bet nelēja mutē, da? Padzērās, viņš iztāk zemē. Tas tāds pats pipats. Es jau nemaz nedomāju, ka man ir vaļā. Tāpēc es lēju. Kāds, ja tu nedomā, ka ir vaļā, kāpēc tu dzer? Nu, es gribēju parādīt, ka es iedzēšu, tad jau man kamera bišķi sakustās. Tas mums jādomā. Esam Valmierā. Naurs atved uz vienu vietu, pie Gaujas. Laikam Gauja, jā, Gaujas. Tad laiciņu jau te sēžam. Ja jāsāk no sākuma. Pamodāmies kaut kad normālā āgrumā. Labi reizi ir ārā. Aizgāju pačurā. Tad jau vairs neaizmīgi. Bišķi aizmīgi, gan Naurs pēc tam bija pamodies. Un tad baigi ilgi sēdējām. Kaut kādiem ap vieniem tikai, man liekas, sataisījāmies. Jo visu laiku lija. Gribēju divos, pēdējais. Tāpatās būtu. Bijām tai dārza mājiņā. Un no tās tad, karoči, arī aizminām uz centra veikalu. Nopirkām malus un pusdivos sākām mīt. Bija 40 kilometri līdz Valmierai. Un tos tad arī minām. Sākumā 22 nominām. 22 nominuši. Apstājāmies. Un pēc tam iedzērām malu. Un pēc tam minām akā. Neko es Nārim teicu, smukās meitenes. Bet es skatos, galīgi guls. Parāds smukās meitenes. Kāpēc tu aplos pēkšņi? Kā? Jūs jau bet skaļāk nekā es kaut ko stāstu. Tad runā skaļāk. Nevar jau vajag. Kā nevar? Mēs esam fonā tikai. Tā bija es jau, jā? Labāk izstāst, kā tikko audzēni mutē, nelai visu nomīļas. Parād, kāds tu esi? Jau iefilmēji to. Jā. Šī tāda sen nebija redzēs, saka, no kojām, kad džimbuls. Vēl jau bija tas, kad Matīs ar Riņķi bija braucis pie manīm ap 2 autobusā. Es nezinu, kaut kas bija. Tu biji? Vai tu biji pie manīm jau? Kā Matīs ar Riņķi, tu esi neesmu bijis. Es esmu ar Riņķi bijis, ka teicu. Un tad, es neatceros, Riņķis laikam pievēma autobusu. Jā. Tā kasiera lika, viņam saslaucīt. Un Matīs bija liecies skatīties, ko viņš tur dara. Un aizmirst, ka te kaut kāds upeņšņabs bija. Un viss ar upeņšņabu baltais džempers nolīs. Atnāk tādu cūks pie manīm. Un pie teviem braucot, jau mēs atķēdīšies. Nē, mēs pie kojām jau dzērām. Es aizbraucu uz mājām, es teicu, lai viņi brauc vēlāk. Jā, nu, viņi vēlāk saņēmās un brauc. Kaut kāda bļostīšanās apkārtā, kā pilsētā būtu atbraukuši. Vienā tajā mazat pilsētiņā tikai gadās. Klusums, tā kā laukos. Anete ir malka. Kāds parakstījies Rīkai. Droši vien Anete. Tu man telefons ir? Es jau domāju, ka bija pēkšņi nav. 15 minūtes, un tad jau sanāk, man vēl vien izdzert.
Šo tikko taisi. Tagad tūlīt tas jau būs beidzies. Ieliek tas cepurs galvās, ja tā kā esi. Kāpēc pēc pirmās pieturas un izdzer tālu, mēs minam tālāk. Ceļš nebija pārāk patīkams, visu laiku atkal lija un neripoja arī pa kalniem uz leju. Bez pieturām aizbraucām līdz Valmierai, piestājām pie Maksimas, aizgājām pī, un tad jau iegājām veikalā. Kamēr veikalā bija nauris, 3 dienu laikā labākā meitene iegāja iekšā. Ar piebildīs ņemot māsu. Un tā, pēc tam mēs viņu gribējām pagaidīt, bet minām tālāk, un mēs viņu satikām pie nākamā krustojuma. Un tagad mēs te sēžam. Izjaucām vienam pārītim, no kā pārītis tas nebija, tas bija Džeks, kas mēģināja dabūt sev pārīšu meiteni. Izskatījās ļoti neīstīgi. Džeks stāvēja kājās ar domu, ka, jāiet prom. Jo Džeki atnākuši, kuri traucē kaut ko, kaut kā to rozi atpelnīt. Tāpēc viņi aizgāja. Kaspars mēģināja sarunāt, lai meiteni paliek, ja jau viņi tik ļoti negribēja iet. Bet viņi izdomāja, ka tomēr jāiet. Tomēr puķi iedevs viņai. Viņi jau 100 punktu negaidēja tā Džeka, viņi vienkārši gribēja aiziet no šitiem prom un satika varbūt kādu centrā, ko jau viņi bija īziņām sarakstījusi. Tā kā viss. Tūlītās ejam uz vilcienu. Jau 2 stundas iepriekš jau varējām iet uz vilcienu, ja tāds būtu. Bet nekā, tagad gājām. 6:21 attiec vilciens uz Rīgu. Tiekamies Rīgā vai vilcienā.